Nedēļas nogalē Okartes akadēmijas studenti pameta savas homolīgās telpas, lai dotos uz Valmieras bērnu SOS ciematu. Latvijā ir 2. Mums ir kopskaitā 66 bērni. Mums ir sava mūzikas grupā, mums ir sava deju kolektīvs. Un šeit bērni dzīvo ģimenēs, tātad brālīši un māsīņas ir kopā. Svaigā gaisā darbi sokās īpaši raiti. Tika stādīti koki un daudz laika pavadīts kopā ar mazajiem brašuļiem. Ne tikai mazo sejas rotājas maids, arī studentu acīs varēja redzēt īpašu mirdzumu. Manuprāt, šī bija visforšākā sestdiena Okartes akadēmijā, jo sanāca apvienot divas lietas. Mēs pabijām pie dabas, cepām desiņas un bija ļoti, ļoti karsts, pat pārāk pa brīžam. Un mēs arī apciemojam bērnus. Es iepazinos ar 2 meitenēm, kuras dejoja vēderdēs, kā arī viņas bija ļoti tautīgas. Viņam tas vienkārši bija iekšā visas tas kustības. Un bija prieks par viņiem un kā arī par visiem bērniem, kuri arī dejoja. Un satiekot šos bērnus, manuprāt, pat saulīt, manuprāt, uzmaidīja vēl vairāk, jo redzot visus šos bērnus maindus, cik mēs 5 esam, cik mēs lielu prieku viņiem varam dāvāt. Spēlēt dažādas spēles, aprunājoties vienkārši ar viņiem un pievēršot viņiem uzmanību, atbildot uz viņu jautājumiem. Tas tād pozitīvi nots. Izrādās, lielākie Okartes akadēmijas studentu fani dzīvo Valmierā. Jā, un bērni ļoti negribēja mūs laist projām. Apstāsimies apkārt busam un viņš nekur nebrauks, viņš mums nenobrauks. Mums tas ir nākošais plāns, ko mēs darīsim. Vai arī vēl viens plāns mums bija tāds, ka mēs piesiesim pie koka vienu virsū, tad otru virsū, vienu virsū. Jā, bet tas plāns neizdevās, tāpēc, ka nebija koka. Nebija ķēdes. Šodien bija tāda jauka diena, spīdēja saule, bija visur apkārt daudz bērnu. Un ko es šodien darīju? Šodien braucu ar riteni, skrēju, cepu desas, tad vēl braukāju uz krituļdēli. Un tad vēl bērni mani apkārt apskrēja un plēsa uz pusēm pilnīgi. Viena meitene pieskrēja man pie rokas, saka, tu būsi mans. Otra meitene pieskrēja, nē, viņš būs mans. Un šitā te uz visām pusēm. Tad bija vēl viens puisis, kas man uzlēca virsū un teica, nes mani. Un tā, es to arī visu darīju, un man baigi patika. Tik daudz, tik pozitīvas enerģijas no viņiem nāk. Man bija kaut kas tāds vajadzīgs, visu dienu pa āru. Tas noteikti, man liekas, aizdomāties par to, ka dažkārt, kad es kaut ko sāku ņaudēt, es esmu vienkārši losis tādēļ, kad īstenībā man nevajadzētu vispār nekad bēdāties, jo man tiešām laikam ir ļoti paveicies. Tiešām liels prieks par tiem cilvēkiem, kam vispār ienāca prātā šī ideja par šo SOS ciematiņu izveidošanu. Manuprāt, tas ir tāds ļoti drosmīgs un cēlsirdīgs solis kaut ko tādu izveidot un dāvāt šiem bērniem tādu atbalstu un mājas un iespēju kādu saukt par mammu un tēti. Čau! Māja, ar roku, smaidi!